paņemsim. Jauns layers. Tā, jauns layers. Tā, tagad, kurš būs mums vadošais, nu šito te es ieslēgšu tagad, lai ir 2. Tā. Tagad, kas mums ir jādara? Mums ir jāapvāk tagad līnija, pa kuru mēs ekstrudēsim. Labi, uztaisīsim uzreiz, lai jums būtu skaidrāk, ko mēs gribam darīt. Uztaisīsim uzreiz 2 papildus, tad es to zaļo paņemšu, tas mums būs palīgi layers. Tā, tagad uzzīmēsim 2 palīgi perimetrus. Es gribu taisīt atzeltnīti, ja? Un tagad, tas ir baigieši, labi. Nu, rakstiet atkal acu priekšā, taisnas stūris ar koordinātēm, ja? Jā. Un 400, 200. Un enter. Tālūk. Un. Tagad vēl vienu uzzīmēsim. Jā. 420 pirmo skaitli. 200. Jā. 2 mums ir. Jā, nu man višķi tam slānim tā krāsa. Bet es mainu, protams, šeit, ja? Nevis iekš properties loga. Ja? Tur nevajag neko mainīt, tur lai viss ir bailēja. Nu, lūk, šī tāda te man tagad 2 ir. Tā, un kurš tad ir tas lielākais mums? Šis te laiks, ne? Labi, es viņa komandiņu mūru salieku vienkārši kopā, ja? Ja, šoreiz paņemais endpoint, ja es varu, piemēram, ņemt piesaisti midpoint. Un pielikt šeit pie midpoint. Nu, tad es zinu droši, ka viņi man ir precīzi salikt kopā. Kāpēc viņi ir salikt? Kāpēc? Jā. Tāpēc, ka man vajag uzzīmēt dīvāna atzeltnīt, nu tos atzeltnītas to no griezumu it kā, ja? Aha. Tagad es ieslēgšu citu layeru, lai labāk ir redzams zilo, ja? Un tagad atcerieties ar polilēnu mēs zīmējām, ja? Jā. Es tagad sāku zīmēt no šeienes, zīmēju šeit, līniju šeit. Tagad pārēju uz arc, second point, un šeit uzzīmēju tādu izliektu līniju. Nu, redz, man ir tagad šitāds perimetrs uztaisīt. Tas mums ir skriemeņi. Skriemeņu atcerieties, jā, tas ir ļoti darība nozīga lieta. Vakardien meklēju. Meklējāt. Jā, domāju, bija viena beigās tele. Tools, options, display elements, ja, un tur jūs ieslēdzat to skriemeņu. To var te diktēt. Jā, tagad es šito nokopēju. Redz, man jau ir konkrēts perimetrs. Kopējāt tas var copy paste vai? Un šito. To jā. Viņš dod atkārtot, viņš entos jums nokopēs, tā kā uzreiz pēc tā pirmā, kā saka, izņemies. Tā, šitas mums tagad būs tas sagatave. Es jau varētu te apaļot, bet šeit jums negribēs šito apaļot, ja? Filets. Teiks, ka kaut kādu arkas tur elementus viņš neapaļo, tāpēc mēs tagad to nedarīsim. Bet mums šeit ir redzēt šitie modeling komanda rindā ir 3 dimensiju rotate, ja? Un es iezīmēju šo te, apstiprinu, parādās baigā orbīta, ja? Tas ir Perestra-Hofka uztaisīta, iepriekšējās komandās programmās bija daudz vienkāršāk. Un, jā, tas 3 dimensiju rotate, ja? Šis te redziet, te jums ir. Otru punktu jūs norādiet, tā kā jums iedegās, redziet, tagad man ir iedegusies Y-as virzienā zaļa as, tad es uzklikšu otru. Un rakstu, ka pa 90 grādiem es viņu gribu norotēt, ja? Nu, lūk. Vēlreiz man viņš jānorotē, ja? Atkal norādu šeit sākuma punktu, un tagad šeit vertikālo, ja? Un atkal pa 90. Nu, tas jums visu laiku jāštuko, ja? Kas tur notiek, pats viņš rotēt un kā. Un tagad, ko mēs darām? Ar šo pašu layeri es tagad paņemu polyline, ja? Un sāku zīmēt šeit, ja? Endpoint, smuki, braucu šeit, līnija ir, tagad man jāpāriet ir uz arku, ja?
Es ņemu arc, second point. Šeit man ir lielisks second point, viduspunkts, ja? Uzklikšķinu, daudz tālāk līdz endpointam. Tad atkal paņemu line, ja? Zīmē līdz šajienai. Atkal arc, second point. Šeit lieliski piesaistīta, hopā. Ņemu line un uzzīmēju līdz šajienai. Nu, lūk. Tagad, ja mums kaut kas te traucē viena otra lieta, mēs jau varam šito tepat beigās atslēgt to sarkano layeri, ja, lai viņš mums netraucē tagad. Tāpēc jau vajag tos slāņus taisīt, dalīt objektus un tā tālāk. Nu, tā mums skaisti ir polyline, ir šis te mūsu objektiņš. Es viņu atkal nokopēju, lai šitas te paliek man rezervē, ja? Tāpēc, kad es viņu noekstrudēšu pa līniju, tad viņš man pazudīs. Nu, nebūs vairs. Atkal jātais būs kāds griezums. Pieliek šeit ar piesaisti, ja? Pie endpoint. Nu, lūk. Un tagad ņēmu šo te komandiņu. Extrude. Pa ko mēs skatījāmies, arī kā jūs pats tur viņu. Skatījāmies, ja, bišķi. Norādu. Kā skatīt? Objektu. Apstiprinu. Viņš man uzreiz dod, lai tagad es ekstrudētu viņu. Taisni. Perpendikulāri, ja? Bet apakšā ir arī piedāvājums path, ja? Un es rakstu P-burtiņu, enter. Un nozīmēt, pa kuru tā. Tad, kad mēs esam norādījuši un apstiprinājuši, tad parādās atkal šis te piedāvājums. Es ierakstu path, P, enter un uzklikšķinu šīs te līnijas. Kā. Kaut ko domāju. Un tagad ieslēdzam layeri sarkanā. Jā, varam neslēgt layeri sarkano, vēl varam neslēgt. Tātad mums nedaras bija racis ar šito atzeltnīti, ja? Nu, neatstāsim taču mēs te tādu šķautni briesmīgo, ja? Labi. Tagad, ka kāds nepārgriežās, uzskatīs uz dīvainu atzeltnes. Tagad, ko mēs darām? Paņemam atkal fillet komandiņu. Skatāmies 60, bet vai šito vajag 60? Tad, nu, pamainīsim, uzliksim 40. Rakstiet R, enter, un 40, un enter. Un tagad atkal tas pats redziet. Uzklikšķinu šeit. Apstiprina. Un kas tagad jāraksta? Vai nobrauktu šeit? Tā kā viņu Chain. CH. Rakstam jau? Rakstiet CH, enter. Jā. Un tagad. Redziet. Pa visu noaktivizējās, apstiprinam. Ok. Nopaļojies, ir. Jā, tā skatās. Re, kur YouTube'ā ielikšu. Jā, davai. Mums taču dizainieru YouTube's ir. Jā, es vēl nezinu. Tur jau setka ir ielikta priekškapēkinām. Nu, lūk. Tagad šitien gribam arī noapaļot, vai ne? Nepaliks tāds gals taču mums, ja? Bet apakšā šeit mēs izdomājam, ka te lai paliek taisns, ja? Nu, jā. Lūk, un tagad ir uzskatāms piemērs. Fillet, nu varbūt te vēl mazāk pamainām uz kādi 25, rakstiet R, enter, 25, enter, ja? Un tad es uzklišķinu šeit, apstiprinu, atkal kas jāraksta, chain, enter, un tad šeit uzklikšķinu, redziet, tagad ir gadījums, kad ne visur viņš noaktivizēs, uzklikšķinu šeit, te tā kā ir, un apstiprina. Šeit noapaļojās viss, te paliek, te viņš nobrauc, kā saka, līdz grībai un miers. Ja? Nu? Ja, piemēram, atzīmēt šito, nevarēja visu redzēt? Vai tikai katru to? Nē, nu, iet runa Pa labi, pa vienu perimetru, nu, kurš pa vienu laukumu ir noslēgts, jā.
Mēs jau varam visu darīt, mēs varam šito pārgriezt uz pusi, ar 3 dimensijas spoguli šito atkārtot šajā pusē, lai nebūtu jāpaļo, piemēram, ja. Bet, vieglāk jau ir faktiski šeit. Nav ko steigties. Nē, kā saka, vēlāk strādāsiet, redzēsiet paši, ka ļoti dažādi jau var rīkoties. CH. Pareizi, un tagad šeit, ja, hopā, nobrauca, ja. Lūk, un tagad slēdzam iekšā sarkano, lai arī, ja. Urā! Un dīvāniņš. Kā viņš izskatās 3D? Hopā! Oi. Kā jūs darījāt to 3D? Kur viņš? Šis te visual style, ja? Jā. Arī šeit view krītošā izvēle, tāpat ir visual style. Un atcerieties, ka tagad jūs pārslēdziet atpakaļ, tad šito 3D wireframe slēdziet, ja? 3D wireframe.